Katru dienu ar ziemai neraksturīgu siltumu ir priecīga vēsts, ja domājam par apkures rēķiniem. Tomēr domas kardināli mainās apsēžoties pie autostūres. Tukuma centrā asfalts ir saplaisājis un bedres savu gluži kā sēnes pēc lietus. Tā kā vecās mātes priekšauts salāpīts. Tāds apmēram viņas ir. Te jau visu vasaru rakņāja un kaut ko tur lāpīja, bet viņi jau... Viņš jau tur, kur tā lāpeša, tur visur ir bedrītes. Vēl bēdīgāka situācija ir pilsētas nomalē. Garantētās ielas klāj ledus uzkalniņi un pēķu ieplakas, zem kurām paslēpušās arī bedres. Pie mums jau vispārībā tur tā pēdā iela, kas tur, kur man jābrauc iekšā, tur jau šogad vienreiz tika izstums sniegu, un tā mēs tur paši muļājamies. Braucot pa šādām ielām, lielākie cietēji ir šoferīšu maciņi. Ik gadu tiek maksāts ceļu nodoklis, kas nebūtu nav mazs, bet rītošā daļa mašīnai jāmaina vismaz 2 reizes gadā. Vispār interesē, kur tā nauda paliek. Teiksim, šoferu nauda maksātā par katru auto, ko samaksā. Ielās viņi noteikti nepaliek. Tukuma novada komunālajā dienestā pretīm šoferīšu neapmierinātībai ceļ skaitļus. 2006. gadā toreiz vēl tikai Tukuma pilsētai valsts 100 km ceļu uzturēšanai piešķīrusi nedaudz vairāk kā 237 000 latu, 2009. gadā 358, bet šim gadam visam novadam apmēram 600 km ceļu uzturēšanai piešķirt vien 279 000 latu. Mēs izdarām visu to, ko mēs varam izdarīt un cik mums atļauj līdzekļi, jo nevaram mēs gada sākumā visus ceļa līdzekļus, autoceļu fonda atvēlētos līdzekļus iztērēt un cerēt, ka mums valsts vai ministra kabinets ārkārtas situācija risināšanai piešķirs kādu latu, ar ko tālāk novērš šo dabas stihiju, kas Latvijā saucās ziema. Dienesta vadītājs gan bilst, ja no valsts puses finansējums netiks palielināts, situācija nebūs labāka arī vasarā, jo kārtīgu remontu īpaši mazās ieliņas nav pieredzējušas jau vairākus gadu desmitus. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.